Pagaid nākus iztari. Izsaistot sūdas skaņu. Čau visiem! Labi, vai sāc. Čau visiem, ar jums es veicu Alise. Un Kāja. Šodien mēs vēlamies ar jums parunāt par Ļoti nopietnu lietu, kuru sauc par deku. Jeb... Tā ir aplikācija, kur var tirgot kaut kādas, es nezinu. Tirgot tādas lietas, kas tev vairs nav noderīgas un varbūt kādam citam tas derēs. Gan jau, ka jūs visi zināt, kas ir dekops. Bet mēs vēlējām pastāstīt par tām briesmīgām lietām. Mēs vēlējām pasūdzēties par to, kas notiek dekopā un kāpēc. Kā mēs jūtamies? Kā mēs jūtamies un kāpēc. Pirmais, par ko mēs vēlamies parādīt, cilvēki, Kuri tev uzmet, vienkārši uzmet. Vienkārši. Arī es biju tā, ka es aizbraucu uz centru, biju pieminēt, lai satiktu pēc kādu meiteni. Un es viņu gaidīju. Bet tu speciāli brauc tur? Jā. Pusstundas viņa gaidīja kaut ko uzraksta. Viņa nepasaka, vai viņa būs vai viņa nebūs. Es viņu gaidīju stundu un viņa neatnāca. Un vēl joprojām ir pagājušas 2-3 nedēļas, un viņa nav pateikusi atvaino vai kaut ko tādu. Vienkārši uzmet. Vai arī, kad es speciāli ar mammu un brāli braucu uz Rīgas plazu, lai pārdot bikses. Un es jautāju, vai tu būsi, vai tu varēsi būt, kad es izbraucu. Un man tas nav pārāk tālu. Bet viņa raksta, jā, būšu. Un tad es aizbraucu, mani izlaiž ārā, es aizēju, jādāju, vai tu būsi, kur tu esi. Vai neatvaino? Tu varēsi 5 minūtēm, ja es nezināju, ka nebūsi. Man liekas, nevaru. Tāds, ka mēs aizbraucam, stāvam augstumā, gaidām tos cilvēkus. Viņi pat nepasaka, nē, es būšu, es nebūšu, pagaidi, man es kavēšu. Pat neatvainojies pēc tam, ka nav atnākuši. Labi, man ir viena meitene vēlreiz atvainojas. Es tiešām piedodas, man telefons nobruka vai kaut kas tāds. Labi, jā, okei. Bet ne jau, ka tu vienkārši turpini ignorēt. Tas ir ļauni. Bet mums, ka mēs vēlamies, lai jūs iegūstat to lietu. Mēs vēlasim tā jums. Jā. Un tā vietā jūs. Un mēs, ka tas tiešām nav forši. Un mēs tiešām braucam dēļ tā, lai jums būtu labāk. Otrā tipa cilvēki dekopā. Cilvēks, kurš tev raksta, čau, gribu to. Labi, satiekamies. Un tad paiet 2 nedēļas, kad viņš neko nav atbildējis. Un tu nezini, vai tu vari pārdot tālāk šo preci, vai ne? Viena meitene bija, gribēja ņemt 2 vāciņus. Un viņa man neatbildēja, kad viņi var satikties, kādas 2 nedēļas neatbild. Un es tos vāciņus pārdotu citai meitenei šodien. Jo es šobrīd jūtos ļoti slikti, bet tas laikam ir pareizi. Bet tas ir pareizi, jo es vispār esmu ļoti down. Es daru tā, ka, ja man raksta vairāk cilvēku, es pasaku visiem jā, jo tāpat es zinu, ka visi viņi neatnāks. Ir ļoti rēti gadījumi, kad abi divi ir gatavi satikties un arī... Šā laikā es gribu ņemt. Un tad man raksta vēl citi cilvēki par to pašu lietu. Es nezinu, vai tu beigās ņemsi vai neņemsi. Trešā lieta, trešie cilvēki, tipi dekopā. Komentāros vai vienkārši privāti uzrakstīt, ņemu, pērku, nevis pajautā, vai var dabūt, vai nav rezervēts un kaut kā tā, bet vienkārši pērku fakts. Un good for you! Pērku! Pērku! Tieši tā, es pērku! Es pērku! Pērc! Good for you, pērc! Šis nav veids, šis ir vienkārši kaut kas interesants. Man uzrakstīja viena meitene dekopā private messages, kur arī parasti sarakstās. Ja jūs nezinājāt, tad nevis komentāri, bet private messages parasti raksta. Un man viņa uzrakstīja, viņa uzraksta, es pirktu, tu pārdotu par 1 eiro. Man tāds, pēc? Kad varam satikties? Man tāds, nekad. Es arī neskatu cilvēku, ka grib pirkt preci pa eiro. Kāpēc lai es braucu satikties kaut kur dēļ 1 eiro? Bet kāpēc viņi domā, ka es pārdošu par eiro? Tāds, es pirktu par 1 eiro. Man tāds, pēc? Un viņi man uzrakstīja, kad satiekamies? Man tāds, ne no manis. Bet, ko? Tad tu arī parasti, kad aizies veikalu un saki, es pirktu par 1 eiro. Pārdosi? Jūs tā parasti nedarat, vai ne? Es tā ļoti ceru. Es ceru, ka jūs tā nedarat. Tātad tā tipa cilvēki dekopā. Ir tādi. Vai es pērku, vai var dabūt, jā. Katram satikties sarunājot pēc laika. Piedod, es neņemšu. Es tevis atteicu vēl entiem cilvēkiem. Tāpēc es saku, es, piemēram, personīgi, mans lifehacks ir tāds, ka, ja jums piesakās vairāk cilvēku, kur vēlas kaut ko pirkt,
Atbildēt viņiem visiem jā. Jā. 5. tips. Ir tādi cilvēki, kuri tev vienkārši uzraksta, lai noreklamētu sevi. Piemēram, tev uzraksta, es gribētu to, pēc laika, nē, es neņemšu. Tu gadījumā negribi no manis kaut ko nopirkt. Kāpēc tu sevi reklamē? Kāpēc? Ja tu man uzraksti private message, es apstāstu tavu profilu. Ja es kaut ko gribētu sev uzrakstīt, bet vienkārši paņem un sevi noreklamē. Un ir cilvēki, kuri saprat, ka par viņiem ir runa, ka viņi saprat, ka viņi to izdarījuši. Lūdzu, tā kā neapvainojieties. Apdomājiet arī par to, ka mēs stāstam, nevis apvainojieties. Mēs nevēlamies jūs aizskart. Nevajag apvainoties, vienkārši jāpiedomā pie tā, kādi jūs esat, kā jūtamies mēs, kad jūs tā darat. Un ja kas, tad mani devu pasauc Ali Suks. Un mani sauc Kaija ar 2 A galā. Tāpēc, ja jūs kaut ko sapratāt, un ja jūs varbūt kaut kā mums uzklausījāt, uzspiežiet lūdzu laiku, lai mēs saprotam, ka cilvēki apdomā. Nu, es nezinu, whatever. Like un subscribe. Un komentē apakšā, ja tev ir kaut kas, ko tu vēlas pateikt. Un atkal līdz nākamajam video.